Nē, nu jau 5 minūtes sarunā es redzēju, kad viņš jau zina vispār man tā kā, ka tad, ja es skatīšu man atrast, tas tā kā tālu netiktu. Sēdi šeit droši. Gadījumā neesi Annija? Esmu. Ulbrokā mācies. Jā. Tu tā kā esi Tomas. Jā. Nu, likās. Tu esi Dominika. Jā. Tev tagad 13 gadi tev ir, vai ne? 12 tev. Jā. Bet 16. maijā tev ir dzimšanas diena. Kas? Cik tev tagad ir gadi? Un 2. jūlijā 13 paliek. Pirmo reizi man kaut kāds nepazīstams cilvēks atpazina šeit. Jo tu jau kaut kad šeit tad uz kino esi. Instagramā esmu redzējis. Jā. Es taču tavs liels fans esmu, nevēlties visu zinu par tevi. Wow. Kurš? Pēc 2 nedēļu tu vēl dzimšanas dienu nosvinēsi. Jā. Tā ir daudz intereses pasies. Datorspēles, mūzika, floorballs, šitas skaits normāls. Normāls džeks, DJs veicis, kā nekā. Jums ir Maika Dominika. Es taču teicu, var mani uzrunāt uz tu. Bet tā nopietni jautāja, kāda zina tik daudz par mani? Sociālais. Bet vai tu slēpies? Man nav ko slēpt. Karsts arī. Šitā bilde tev no 26. jūlija. Pagājušās vasaras pēc Jāņiem, ja? Skaidrs, ka jums visus krakli ir uzrakstīts, daudz liek maz par mani. Ko? Nu jā. Es esmu tavs fans. Kā nepārsteidz, kāpēc es ar tavu attēlu staigāju. Kur man ir vēl tāda informācija. Saka, kad izlasīju. Nav baisi, ka es zinu par tevi tik daudz. Cenšos nebaidīties, jo tad tas būtu tāds. Es to visu internetā atradu par tevi. Cik forši. Un pat labākā bomba. Bilde. Ak, Dievs. Labais, ne? Labi, Annija, paldies. Es biju viņu izjokots. Un tev paldies, ka tu piedalījies sociālajā eksperimentā par drošu internetu.